Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 3. nodaļas no 20. panta. Un Jēzus nāk mājās. Un ļaudis atkal sapulcējās, tā tiem nebija vaļas ne maizi ēst. Un kad viņa piederīgie to dzirdēja, tad tie izgāja viņu savaldīt, jo tie sacīja, viņš ir bez prāta. Un tie raksturmācītāji, kas bija nākuši no Jeruzālemes, sacīja, viņam ir Belcebuls, un viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu virsnieka palīdzību. Un tos pieaicinājis, viņš tiem sacīja līdzībās, kā var sātans sātanu izdzīt. Un ja kāda valsts savā starpā sanāk naidā, tad tāda valsts nevar pastāvēt. Un ja kāds nams pats ar sevi sanāk naidā, tad tāds nams nevar pastāvēt. Ja nu sātans cēlies pret sevi un ar sevi sanīdies, tad viņš nevar pastāvēt, bet viņa gals ir klāt. Bet neviens nevar stipra vīra namā iegājis, viņa rīkus laupīt, ja tas pa priekš stipro nesaista, tik tad viņš tā namu izlaupīs. Patiesi, es jums saku, visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti, arī zaimi, ar ko tie Dievu zaimo, bet kas svēto garu zaimo, tas nemūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību, jo tie sacīja, viņam ir nešķīsts gars. Tad viņa māte un viņa brāļi nāca, ārā stāvēdami pie viņa sūtīja un viņu sauca. Un ļaudis sēdēja ap viņu un viņam sacīja, redzi, tava māte un tavi brāļi un tavas māsas ārā tevi meklē. Un viņš tiem atbildēja un sacīja, kas ir mana māte un mani brāļi. Un viņš visapkārt uzlūkoja tos, kas ap viņu sēdēja, un saka, redzi, mana māte un mani brāļi, jo kas Dieva prātu dara, tas ir mans brālis un māsa un māte. Āmen. Dievs svētais gars, nāc pie katra no mums un atver mums savus vārdus, lai tie mūs māca, stiprina un vada dzīvē un ticībā, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Lasot vienā laidā šo pagaro rakstu vietu un vēl jau vairāk jums klausoties, tā ir grūti uztverami, jo šeit vienkopus ir salikti tā kā kino montāžā vairāki notikumi un darbības vietas pēc kārtas. Tādā secībā, kā tie notiek, tikai bez skaidrojuma pa vidu. Pašā iesākumā mēs dzirdējām ģimenes locekļu uztraukumu par Jēzu, jo cilvēki runā, ka viņš esot bez prāta. Un māte ar brāļiem no savām mājām dodas meklēt, kur Jēzus atrodas, ko viņš dara, kas ar viņu notiek. Tad mēs lasām nākošos vārdus, kas jau stāsta par rakstu mācītājiem, kas šurp devušies no pašas Jeruzālēmas. Līdzīgi kā Jāņa sludināšana un kristīšana Jordānā izsauca aktivitāti un uztraukumu visā Jūdu zemē, vēl joprojām šāds uztraukums rodās sakarā ar Jēzus mācīšanu. Skatoties šeit pat mazliet augstāk evaņģēlijā, mēs redzam, kā šeit ir attēlots šis visas zemes satraukums, tur ir dziedināšanas, un pats galvenais, tieši pirms šīs vietas ir sludināšana kalnā. Kalna runa, kas šeit ir pieminēta tikai garām ejot, jo pēc tās Jēzus izvēlas
un nosauc savus 12 apustuļus, kas būs viņam tuvākie. Tā iezīmējas paralēli starp ģimeni kā tuvākajiem un mācekļiem. Otra paralēle vai pretnostatījums, vai viņš ir bez prāta vai ar sātana prātu. Ziniet, tāds skaidrojums arī mūsu laikos reizēm aizsniedz dzirdīgas ausis. Tādēļ mēs redzam, ka Jēzus neatstāja to bez ievērības, bet ņem to skaidrot gan no Jeruzālemes atnākušiem rakstu mācītājiem, gan arī citiem klausītājiem. Kaut arī viņš saka līdzība, es te tā īsti līdzības nesaredzu, bet ir skaidrojums, ka tas, kas ir viens, kam ir viens pamats, tam ir jāpaliek vienam vai vienotam. Ja tas tiek sašķelts, sadalīts, nostatīts viens pret otru, tad tas vairs nav viens. Te nu mēs sastopamies ar lietu, kas ik pa brīdim ieskanas mūsu dzīvē no starptautiskā un valsts mēroga līdz katrai ģimenei. Lielie spēki no ārpuses meklē, kā sašķelt Baltijas valstis, kā sadalīt Latviju naidīgās nometnēs, un mēs zinām, ka tas ir ārkārtīgi viegli. Ne tikai nacionālais jautājums, arī turīgie un mazāk turīgie, aizbraukušie un palikušie, emigrācijā un izsūtījumā, vienā armijā un otrā bijušie, ticīgie un neticīgie, katoļi un luterāņi, vajag tik meklēt, un ir, kas to dara, un tad iedot vienam kaut ko vairāk, un pēc brīža jau sākas diskusijas, streiki, taisnības meklēšana. Rezultāts – viens vairs nav viens, vesels un stiprs, bet sadalīts un vājš. Tāpat var sadalīt arī vienu cilvēku, iesējot viņā dažādas domas, uzskatas, un to vislabāk prot ļaunais. Mēs dzirdējām Ādama un Ievas stāstu, pašu pirmo stāstu Bībeles sākumā. Ļaunais tur ir jau klāt, un tāpat viņš ir klāt līdz mūsu laikiem un pie mums. Jēzus pret sātanu izturas nopietni. Mēs jūtam, ka viņš to saprot kā nopietnu spēku, un jau pirms šīs vietas ir teikts, ka arī ļaunie gari viņu redz, pazīst un sauc par Dieva dēlu. Bet Jēzus šeit saka, pat sātans, ja viņš ļaus kādam uzstāties pašam pret sevi, izdzīt ļaunos garus, teiksim, no kāda viena pats ar savu spēku, tad viņš būs vājināts, mūsu valodā varētu teikt, korumpēts un pagalam. Acīm redzot, Jēzus klausītāji šādu skaidrojumu saprot un pieņem. Un tālākajā runājot par stiprā sasaistīšanu, Jēzus ar šo piemēru uzreiz sasniedz divus mērķus. Vispirms viņš skaidro, kā tad viņš patiesībā izdzen ļaunos garus, saistot stipro arī sātanu. Un te nu Jēzus atklāja sevi kā tādu, kuram ir spēks ieiet pie ļaunā un saistīt tā ieročus. Patiesi, Dieva dēls to var izdarīt. Pēc krustā sišanas šī uzvara būs galīga. Pēc augšām celšanās tā tiks nodota mūsu lietošanā, stāties pret ļaunā spēku, saistot to ar Kristus upura nopelnu. Tas ir nodots mums. Un otrs mērķis mums tiek parādīts, kā mēs
varam būt stipri. Nevajag ielaist savās rindās, savā vidū un sevī pašā ļauno, kas var mūs sašķelt. Un visvieglāk ir nevis ar rokām kājām turēties pret ļauno, bet vairot pie sevis labo, vairot Dieva vārdus un darbus, lasot, klausoties un saredzot, ko Dievs ir darījis pie katra no mums. Vajag stipri stāvēt ticībā, kas reiz mums ir dota. Kā Pāvils saka, ticības gars, tas ir Dieva gara dots, un pie tā ir jāturas. Noziegums pret šo garu ir tas, par kuru Jēzus saka, ka to, diemžēl, nevar piedot. Visus citus cilvēku nodarījumus var. Tādēļ mēs vienmēr cilvēkiem sakam un iedrošinam, ka Dievu priekšā var un vajag nožēlot katru grēku. Tas ir ceļš uz savas dzīves mainīšanu. Arī tad, ja pēc tam vēl ir jāsaņem cilvēku tiesas sods, bet tas ir ceļš uz godīgu, Dievam pieņemamu dzīvi. Šajā atgriešanās ceļā mūs vada Svētais Gars. Ja mēs to esam aizlieguši, tad mēs vienkārši nekādi nevaram saņemt Dieva palīdzību, jo garam ir aizvērts ceļš pie mums. Citiem vārdiem, tā ir neticība. Ja cilvēks saka, ka Dieva nav, ka tas viss, ko jūs baznīcā darat, ir izdomājums, un ka baznīca pastāv tikai, lai vāktu naudu un aptumšotu ļaudis, tad tur ir diezgan grūti izsisties cauri bez paša gara palīdzības. Sabiedrība šodien patiešām ir aizņemta ar savu problēmu risināšanu. Mums to pietiek. Cilvēki ir garīgi noguruši no idejām, no pārliecināšanas vēlēšanu kampaņās un politiķu cīņās, kuru gala rezultāts atspoguļojas mūsu maciņos. Un ja baznīcai ir vēl jāspraucas tur tam visam pa vidu, tad arī mēs saņemam šo negatīvo vērtējumu. Attieksmei pret Dieva klātbūtni ir jābūt klātesošai katrā ģimenē, un tā jau arī ir. Vai nu atbalstoša, vai noraidoša. Atkal jāatgādina Pāvila teiktais par redzamo un neredzamo. Redzamais ir laicīgs. Tas pazūd, bet neredzamais ir mūžīgs. Tas paliek. Cilvēki par mūžību nez kādēļ dažreiz sāk domāt tikai bērēs. Kad visiem gribas saņemt viņa mīļā tuvinieka mūžības apliecinājumu. Bet šis ceļš uz mūžību ir ejams no dzimšanas, no kristībām. Par to kaut kā cilvēki nedomā. Kas tad no mums var palikt pāri? Tikai neredzamais, tikai dvēselē sakrātais un Kristus tuvumā audzētais. Pa šo laiku māte un brāļi ir atnākuši pie ļaužu pārpildītā nama, kur klāt Jēzum nemaz nevar piekļūt, un viņi caur citiem cilvēkiem nodod ziņu, ka ir pie dēla atnākuši. Arī šis ir viens no tiem notikumiem, kuru mēdz pagriezt pret Jēzu, sakot, redz, kā viņš no savas mātes un no saviem tuviniekiem atsakās un norobežojas, un tam jūs gribat sekot. Atbildiet nekā tam līdzīgi. Vienkārši ieraugiet šo notikumu savā acu priekšā. Viņam nākot
caur daudzajiem sekotājiem, kas visi tik uzticīgi uz viņu lūkojas, viņš jūt no katra starojot šo draudzīgo, ģimenisko attieksmi. Kad viņi viņam saka, Jēzu, tava māte, tavi brāļi un tavas māsas ir atnākušas, iznāc šeit ārā. Un Jēzus saprot, ka viņi visi ir tikpat tuvi kā asins radinieki, jo ir gatavi sekot viņam un dzīvot ar viņa vārdiem. Un tad viņš tā arī saka, jūs visi, mani mīļie, esat mana ģimene. Tā ir draudzes kopība, ko arī mēs sajūtam savā starpā. Šeit kādreiz mācītāji, ejot gājienā pa centrālo eju un redzot jūsu mirdzošās sejas pēc dievkalpojuma vai draudzes dienās, kur visi mēs kopā esam. Tas ir sirsnības apliecinājums, nevis noliegums. Tas ir stiprinājums visiem, arī mums šeit nākotnē, jo Jēzus zina, ka viņa mācekļiem priekšā ir lielas ciešanas. Gan īstajai ģimenei, gan ticības brāļiem visos laikos, ka būs pārbaudījumi, un evaņģēlijā mēs lasām, ka viņi iekritīs gan noliegumā, kā tas gadās arī mūsu laikos, gan bailēs, bet Jūda arī nodevībā. Tādēļ šis evaņģēlija brīdis, kad visi tiek saliedēti, lai būtu kā viens, kuru vidū nav šķelšanās. Mēs pēc tā klusībā cenšamies visi. Bet ir kaut kā grūti to sasniegt. Visu laiku parādās kaut kādi iemesli, kas liek dažādi skatīties, dažādi svērt, vērtēt, mērīt. Ja uzlūkojam otru cilvēku kā savu tuvinieku, kā brāli, kā māsu, kā vectēvu, krustmāti vai slimo tanti, kur lāga nedzird, tad varbūt ir vieglāk saprast un piedot, neņemt pie sirds kāda izdarīto vai izteikto muļķību, drīzāk klusām to izlabot. Ģimenē tā saticība tikai vairojas. Valstī varētu būt grūti, tur mums viss ir uzbūvēts uz tādu sacensību principu, un saliedēšanās notiek tikai kopīgu briesmu priekšā vai pēc kopīgu ienaidnieku, kuru reizēm paši neapzinoties meklē un atrod. Bet ir arī biedrības un arī draudzes varētu būt tādu labu ideju sakopotājs, lai mēs varētu nest tautā labas lietas. Mēs redzējām, kā paradīzes dārzā tiek meklēts vainīgais. Vai tā būtu sieva, vai tā būtu čūska, bet tikai ne es esmu vainīgs. Un visbeidzot, galu galā, vainīgais ir Dievs, jo viņš šo pasauli radījis un cilvēkiem devis varu valdīt pār visu radību, un tā varēja cilvēkiem iedot arī gudru prātu. Ja reiz mēs te tādi esam, tad viņš varbūt ir arī vainīgs. Viņš mums ir iedevis kaut ko daudz vairāk, sava tēla līdzību, izvēles brīvībā, lai mēs varētu šķirt labo no ļaunā, jo ļaunais tur parādās un ir klāt uzreiz, un kopā ar Dievu vairot labo, stāvot pret ļauno šajā pasaulē. Tādēļ Dieva dēls gāja cīņā un uzvarēja, lai mums būtu ierocis šajā cīņā. Paņemsim šodien līdzi vismaz šo vienu skaidro domu, ka vieglāk ir vairot Dievu vārdu un labo,
nekā cīnīties ar ļaunā ietekmi. Vieglāk ir neielaist, nekā dabūt ārā. Tādēļ glabāsim Kristus mācību tīru un skaidru un būsim viņa tuvinieki. Āmen.